Čau! Vai tu dari kaut ko? Es jums esmu parādā detaļas par šo sienas sistēmu no Tritona. Man vajadzēja kādu sienas sistēmu, kas apvienotu, spēju uzglabāt kādu koka materiālu, garas dēļus, līstes, brusas un tā tālāk. Un vienlaikus es gribēju izveidot kādu plauktu sistēmu. Un galvenokārt, lai tas būtu mainīgs. Mana darbnīca ir kā dzīves organisms, kas pastāvīgi mainās un attīstās. Es vienkārši neesmu tas tips, kas to kaut kādā veidā izplānotu, iezīmētu. Un tad tā arī atstātu uz visu mūžu. Tāpēc arī no šīs sistēmas es prasīju, lai es to nākotnē varētu brīvi mainīt. Es jau agrāk kaut ko līdzīgu darīju pašaspēkiem. Tas ir šeit aiz manis. Tas ir no vecām lapeglas apdares dēļiem, kas nebija īpaši labi apstrādāti, tāpēc materiāls gan kvalitatīvs. Bet apdarei īsti nederēja, tāpēc es no tiem izgatavoju cita starpā. Arī šo. Tas bija diezgan darbietilpīgs, bet, manuprāt, izskatās labi. Un darbojas. Un, kad es tagad skatījos, ka šī viena sistēma maksā apmēram 1200, es domāju, ka pie šodienas cenām. Tas ir dzelzs cenā. Tāpēc man vairs nebūtu izdevīgi to ražot. Tāpēc es paņēmu uzreiz 4 šīs sistēmas. Vienmēr ir viena un viena, virs otras. Kad tas atnāca un es to izsaiņoju, biju mazliet pārsteigts, jo atklāju, ka šķērstieņi ir nedaudz slīpi attiecībā pret vertikālajiem balstiem. Tie ir noliekti pret sienu. Nu, tam ir loģika, jo, ja tur glabājat kādu materiālu, vai, piemēram, stieņus, tas varētu noslīdēt vai noripot. Tāpēc es nodomāju, ak Dievs, tas laikam nebūs īsti piemērots plauktiem. Un tad es sev jautāju, kam tas īsti traucē? Es tur likšu instrumentu koferus, dažādas piederumus, kastes un tā tālāk. Tāpēc es tur ieliku dažas plāksnes, kas man šeit bija, un uz tām visu sakrāvu. Un sapratu, ka tas patiesībā nemaz netraucē. Es vertikālos sijas liku metru attālumā viena no otras. Šeit pa labi tās ir nedaudz tuvāk, jo šeit man ir jaukts mūris un man neizdevās to pirmo reizi izurbt tā, kā es biju iedomājies. Mēģināju to vēl glābt ar ķīmisko javu, bet neizdevās. Tāpēc vienkārši izurbu jaunus caurumus 5 cm. Tuvāk. Tātad šeit tas ir aptuveni 95. Tagad tās sijas nav īsti redzamas, jo tas viss ir skaisti aizpildīts. Un tieši to es arī gribēju panākt. Man vajadzēja lietas, kas šeit dažādi mētājās pa virsmām, novietot uz sienas. Mana darbnīca ir gandrīz precīzi 30 kvadrātmetru liela, kas nav maz, bet noteikti arī nav daudz. Tāpēc vertikālās uzglabāšanas vietas man tiešām noder. Dažreiz kāds no jums man saka, ka to nevar atļauties, jo tas būtu ļoti putekļains. Un es vienmēr uz to saku, kāda ir atšķirība starp to, ka tas guļ šeit uz galdiem. Un dažādi pa virsmām. Vai kad tas ir uz sienas. Uz to taču krājas putekļi tieši tāpat. Pat vēl teiktu, ka, piemēram, tur augšā putekļi krāsies mazāk. Bet galvenokārt šī nav profesionāla darbnīca. Tā ir amatieru darbnīca, tāpēc šeit noteikti ir mazāk putekļu. Nekā darbnīcā, kur strādā 8 stundas dienā. Man šeit ir arī diezgan laba nosūkšanas sistēma, un es to rūpīgi izmantoju. Un lietas, kuras nevēlos, lai uz tām krājas putekļi, es glabāju skapīšos. Nav tā, ka es tagad visu no skapīšiem izņemtu un sakrautu uz sienām, lai jūs redzētu, kas man šeit viss ir. Vēl par pašu montāžu es izmantoju pamatnes skrūves dībeļiem ar 10 mm diametru, 80 mm dziļumu, un šīs pamatnes skrūves ir 6 mm diametrā un 120 mm garumā. Vispirms, ir nepieciešams uzstādīt visus šķērstieņus uz vertikālā, un tikai tad visu to uzstādīt pie sienas. Ja jūs to darītu otrādi, tad varētu neizdoties tur ievietot šķērstieņus. Visi šie sijas ir izgatavoti no tērauda profiliem, tie ir pārklāti ar pulverkrāsu un aprīkoti ar plastmasas aizbāžņiem. Un noteikti jūs interesēs arī nespēja. Tātad viena līmeņa nespēja ir 50 kg, un šajā vienā sistēmā ir kopā 6 līmeņi. Tāpēc tā var izturēt 300 kg. Ja jūs šo sistēmu novietosiet tāpat kā es līdz pat griestiem, un jums ir augsti griesti, šeit man ir nedaudz vairāk par 3 metriem, tad jums, protams, būs nepieciešams kāds pakāpiens, iespējams kāpnes vai trepas, lai varētu piekļūt augstākajiem līmeņiem. Tāpēc iesaku lietas, kuras bieži izmantojat, novietot zemāk, bet augšā novietot lietas, kuras tik bieži neizmantojat. Saitevs. Triton Wood Storage sistēmu atradīsiet zem video aprakstā. Un pēc šīs īsās pieredzes to varu tikai ieteikt. Tas ne tikai izpildīja to, ko no tā gaidīju, bet pat sniedza kaut ko vairāk. Redzat, ka tas ir pilnīgi pilns. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena! Un dariet kaut ko!